25 feet or 184 meters. That's about 60 stories to the very top of the needle. We were built in 1962 to be the centerpiece for the Age of Space World's Fair. It was held on the grounds below us here. It's the very same fair where they introduced the touch-tone telephone and the microwave oven to the rest of the world for the very first time. And in this elevator, you are facing west. You're looking out over Elliott Bay and the Puget Sound. And here's the top. Indoor and outdoor viewing. Have a wonderful time. Ko tu saki? Ātri. Thank you. Un tā jūs redzat Sietlas futbola stadionu. Šodien spēlē vietējā komanda Seattle's Sounders pret Toronto FC, kur arī spēlē latviešu spēlētājs Raivis Kšanovičs. Draugos redzējām, ka viņš ir Sietlā sēž, tad arī iztukojām, ka spēle būs kaut kādā tuvākajā laikā. Un reku, tieši, kad jābrauc prom, tad ir izspēle. Blakus mums ir vilciena stacija, kas ir apvienota ar internacionālo autobusa atiešanas pieturas vietu. Tā kaut kādā baltā džemperī, kā nelaimes čupiņa sēž Miks. Tā bija sakums vienāk. Mik, ko tu domā pa amerikāņiem? Pēc 2 dienas saskarsmes ar servisu. Viņi ļoti nelaime. Nav vispār personiskas attieksmes. Bet ja maksā lielu naudu, kā piemēram mūsu hotelī, nu labi, mēs nemaksājam, bet nu tur maksā. Nē. Tur atkal ir, vai ne? Tagad, tā kā zemākajā līmenī tu gribi pateikt, jā? Zemākais līmenis ir vispār ārprāt. Es jūtos atkal... Dzelzceļa stācijas, autobusu stācijas. Kanāda nav ko salīdzināt. Kanādā ir stipri labāk. Runāt, man liekas, skaļāk. Nedarētu, varbūt tā, ka nedzird. Nu, te jau neviens nesapratīs, ja nu vienīgi kāda sieviete uz ielas paprasa, vai jūs nobalsojāt šodien. Tas bija rāviens vispār. Jā. Tā kā jā, mēs šitā ir autobusu pietura, kad attiec starptautiskie autobusi, principā. Sēdēt nav kur, sēž Miks uz bluķīši, ko Čehu iestrādnieki aizmirsa. Ja godīgi, es varu pateikt, ka īstenībā, ja es braucu ar autobusu no Valmieras uz Rūjienu, autobusu serviss ir labāk. No Valmieras uz Rūjienu? Jā. Vecītas ir vienkārši geto. Like arī Darling. Nē, vienmēr kaut daudz uz steku. Jā. Tas taču nelaime. Iedomīgi, nelaime, augstprātīgi. Es esmu šokēts. Es esmu šokēts, cik daudz savādāk viņi var būt no kanādiešiem. Nu, forši. Tur ir downtowns uz to pusi, tā kā. Jep.